Kas varat atkal pārskatīt oriģinālo tekstu un piedāvāt tā tulkojumu latviešu valodā, vienlaikus optimizējot pieturzīmes, lai uzlabotu audio lasījumu un klausīšanās pieredzi ar mierīgu, pārliecinošu toni. Paldies! Lūdzu, nepievienojiet nekādus komentārus. Kas Vladimiram Putinam ir prātā? Visā pasaulē cilvēki brīnās, ko Putins domā galvā. Visbiežāk viņa seja ir noslēgta, gandrīz nāvējoša. Viņš cenšas izrādīt neutralitāti bez izteiksmes. Augsts, asketisks, bezkaislīgs līderis. Virspusēji Putins šķiet kā blefojošs pokera spēlmanis. Viņš lieto pretpatiesības glaimo savai tautai, atdzīvinot pagātnes drupas, aktualizējot kolektīvās apziņas senos spokus, lai savāktu atbalstītājus. Tātad mēs gaidām. Mēs ceram, ka viņa sistēma izsīks pati no sevis, ka tauta beidzot pamodīsies, ka kādu dienu viņš sapratīs, ka tiek manipulēts. Taču tas nenotiek. Dziļumā Putins nespēlē pokeru. Viņš spēlē daudz dziļāk sakņotu krievu kultūras spēli, šahu. Viņš kluski virzās ar saviem gājieniem, metodiski gatavo savus soļus, pacietīgi attīsta savu iekarošanas, dominances un absolūtās varas stratēģiju. Līdz liktenīgajam brīdim, kad viņš varēs teikt šahs karalim. Šodien, kad viņa plāns norisinās kā iecerēts un mērķis tuvojas, Putins sāk smaidīt. Viņš sāk runāt ar savu tautu, dāvājot tā ironiskus mirkļus. Tagad viņš skaļi smējas par rietumu līderu nenozīmību, uztverot tos kā bērnus, kas spēlējas skolas pagalmā. Viņš smējas par šo nevainību. Šodien Putinam ir tikai viena lieta jādara. Ikdienā piesātināt Ukrainas telpu ar droniem un raķetēm, mērķējot tīši uz civiliedzīvotājiem, lai mudinātu tos iziet ielās un prasīt no saviem līderiem beznosacījumu kapitulāciju un okupēto teritoriju nodošanu. Ko Krievija mērķē sasniegt? Neuzvaramību. Kāpēc Putins personīgi uzticēja sāls raktuves Soledaru ieņemšanu savam draugam Prigožinam un Vagnera bruņotajām miličiem, kuri vervēja savu miesas barību no Krievijas cietumiem? Kāpēc šo operāciju neuzticēja regulārajai armijai? Atbilde ir vienkārša, jo šīs kara patiesie mērķi ir neizteicami. Tāpat kā Centrafrikā ar zeltu un dimantiem, kad mērķi nav oficiāli atzīstami, tos uzliek algotņiem, kurus var upurēt pēc misijas izpildes. Soledaru raktuves ieņemšana nebija nejauša. Tā bija stratēģiski nozīmīga mērķa sasniegšana, ko vienkāršā antinacistu retorikā nevarēja pamatot Krievijas tautai. Var ticēt, ka visa armija cīnās pret nacismu pilsētās un laukos, bet nevar ticēt, ka tā iekaro pazemes ejas, lai sagatavotos nākotnes karam. Krievija šo ieņemšanu nevarēja pasludināt par krievalodīgo atbrīvošanu. Šāds stāsts vairs neiet cauri. Patiesība ir tāda, ka šīs raktuves ļauj uzstādīt slepenas, neatklājamas un neaizskaramas militāras infrastruktūras, milzīga stratēģiska priekšrocība Krievijai. Nav nejaušība, ka Krimu anektēja un savienoja ar tiltiem, gan auto, gan dzelzceļa ar Krievijas kontinentu. Oficiāli tas bija atjaunošanas un vienotības nolūkos, bet patiesībā, lai bloķētu pieeju Azovas jūrai un privatizētu stratēģisku jūras telpu. Pasaulē, kur viss ir novērojams, satelīti, radari, viļņi, Putins saprata svarīgu lietu. Nākamā kara būtība būs mazāk par ieroču spēku un vairāk par infrastruktūras neredzamību. Šajā kontekstā Soledaru raktuves un Azovas jūra ir divi pīlāri nākotnes militārajā projektā. Tur uzstādītās iekārtas nebūs redzamas. Neviens tās nevarēs atklāt. Daži kravas automobiļi tur ieies klusi, bet viņu krava izvairīsies no jebkādas uzraudzības. Azovas jūras vidējā dziļuma nepārsniedz 90 metrus. Tur tiks slēptas aizsargātas no gaisa uzbrukumiem un atklāšanas zemūdens instalācijas. Zemūdens laboratorija nesasniedzama. Nepārkāpjama militārā attīstības zona. Ja ļausim Krievijai uzstādīt šīs iekārtas, pasaule zaudēs vairāk nekā karu, zaudēs globālo stratēģisko līdzsvaru. Mariupola kļūs par militāri rūpniecisku kompleksu, kas slēpts zem civilās atjaunošanas maskas. Reģiona dzels un minerālu resursi klusi baros šo jauno militāro rūpniecību, un atomelektrostacija Zaporiža, kas kļūsi neaizskarama ar civilā status, nodrošinās enerģiju. Būs par vēlu. Pasaule meklēs, atklās, analizēs veltīgi. Virspusē nekas nebūs redzams. Nekas nebūs atklājams. Krievija iegūs slepenu militāru spēku, ko neviens nespēs apturēt. Pasaulē jāizprot tas. Krievija nemeklē ciemus vai lauksaimniecības zemes,
bet ģeostrateģiskas pozīcijas, pazemes ejas, kontrolētu iekšējo jūru un atbalsta punktus nākamajam karam. Mērķtiecīga civiliedzīvotāju bombardēšana kalpo tikai vienam mērķim – salauzt Ukraiņu gribu, izsist padevību nogurumā un atgūt šīs teritorijas ar minimālām izmaksām. Krievija jau ieguvusi būtiskus atbalsta punktus nākotnes hegemoniskajai militārajai programmai. Vienkārši gaida kara beigās sākt to īstenot. Ja pasaule tagad nereaģēs, tā sniegs Krievijai līdzekļus pilnīgai stratēģiskajai neuzvaramībai. Tas nav jautājums par iekarošanu, tas nav jautājums par fronti, tas ir jautājums par infrastruktūru. Krievija zina, ka raķetes uz lieliem kravas auto ir parādes priekšmets. Zina, ka redzamās iekārtas ir pastāvīgā uzraudzībā. Zina, ka viss, kas deklarēts IAEA, tiek uzraudzīts. Bet tas, ko viņi mērķē, ir tas, ko neviens neredz. Neaizmirstiet Krievijas runu kara sākumā. Milzīgi kodolzemūdeņi, kas spēja radīt tsunami, lai iznīcinātu Angliju. Šie fantāzijas atspoguļo viņu īsto stratēģisko redzējumu. Viņu ieroči būs neredzamība. Un jau esošās solidārējas ir gatavas lietošanai. Putins ieguva teritoriju ar visām resursu, izeivielas, enerģiju, stratēģiskā dziļuma, pazemes ejas un slēgtu iekšējo jūru. Tur viņš varēs attīstīt slepenes ieroču sistēmas, paslēpts no visām acīm. Pasaule skatās citur, smējas, vilcinās, bet neredz. Aicinu tos, ko esam ievēlējuši, lai arī tikai uz dažiem mēnešiem vai gadiem, izkļūt no sava mandāta īslaicīgās īslaicības un apzināties, ka citi autokrāti domā par 30 vai 40 gadiem. Viņu redzējums ir konsekvents, viņu plāns virzās uz priekšu, bet mēs skatāmies citur. Ir laiks atvērt acis. Ir jāuzdrošinās uzdot īstos jautājumus, izlausties no tukša un bezskaislīga politiskā teātra, sapratīt reālo pasauli, kas notiek zem mūsu kājām, ēnā. Nesakies nezināju. Skaties uz Gāzu, skaties uz Irānu, un tagad skaties uz Solidaru. Skaties uz Azovas jūru, skaties uz mērķa teritorijām, raktuves, ostas, tērauds, enerģija. Viss ir tur. Krievija ir gatava visu zaudēt, lai visu iegūtu. Un tas, ko viņi ir gatavi zaudēt, ir pietiekams, lai mēs saprastu, ko viņi cer iegūt. Viņi investē šodien savā neuzvaramībā rītā. Šodienas pieļaušana ir rītdienas padeve. Jā, rīt ASV varēs mest bombas pār Azovas jūru, bet viņi nezinās, kur uzbrukt. Pat kodolieroči neko nemainīs. Liels plunkšķis. Ūdens visu absorbēs. Nav stratēģiska efekta. Ko tu darīsi? Meklēsi zemūdeni? Āla, komandpunktu. Tu neko neredzēsi. Cilvēks tad ceļos. Nekad neaizmirsti augstā kara laikā Ukraina mājoja kodolraķešu starta platformas, kas mērķēja uz Eiropu. Tās ģeogrāfiskā pozīcija ļāva iznīcināt visu 200 km radiusā. Ukraina bija šīs spēles centrs. Mums vēl ir iespēja rīkoties. Vairs nedrīkst sūtīt Ukrainai vecus rezerves ieročus. Ir jāaptur šis projekts. Tagad neļauj Krievijai saglabāt anektētās teritorijas, nevis tās faktiski iekarojot. Šī aneksija pierāda, ka viņiem ir jāpieslēdz šīs zonas savam plānam. Es piedāvāju Ukrainai nekavējoties pārzīmēt savas teritorijas, izdzēst novecojušās robežas, apkaunot Krievijas aneksiju ar absurditāti, pārdēvējot apakšreģionus par tādiem nosaukumiem kā Francija, Norvēģija, Spānija, Itālija. Kāpēc gan ne? Ja Krievija turpinās karot par teritorijām, kas vairs neeksistē administratīvi, viņa grimst absurditātē, kļūst nelikumīga, smieklīga un stratēģiski atspējota. Un tad ir jāuzbrūk. Jāiznīcina visi piekļuves ceļi Solidaru raktuvēm, jāiznīcina Kerčes tilts pa posmiem, jāatver Azovas jūra pasaulē. Nevienam nav tiesību privatizēt iekšējo jūru. Attiecībā uz Krimu, ja to vairs nevar militarizēt, vismaz mēs būsim izvairījušies no sliktākā. Visbeidzot jāpieskata Mariupola. Tās civilā atjaunošana var slēpt klusējošu militarizāciju. Secinājums. Tas, kas notiek šeit, pārsniedz Ukrainu. Tas nav reģionāls karš, tas ir klusais, pazemes, metodiskais, stratēģiskais maiņas punkts. Tas nav robežu jautājums, bet nākotnes jautājums. Un ja mēs turpināsim to ignorēt un noraidīt, tas klusām iznīcinās mūs. Vairs nav jālūdz Ukrainai izturēt vienai ar ierobežotiem līdzekļiem. Vairs nav jāvienojas par ilūzoru līdzsvaru. Ir jāapzinās, ka mūsdienu karš vairs nesākas ar trokšņiem, tas ierokas zemē dziļi slepeni un būvējas ārpus redzesloka. Brīvā pasaule, ja tā vēl ir tā vērta, nevar novērst skatienu. Vēl ir laiks, bet šis laiks neatgriezīsies. Katrs mēnesis, katra diena, kas aiziet vienaldzībā,
dod neatgriezenisku priekšrocību tiem, kas izvēlas spēlēt karu kā pazemes šaha partiju. Pilsētu var atjaunot, bet brīvību, kad tā reiz ir pazudusi, vairs nevar atjaunot.